Zinātājs stāsta, ka toreiz, kad prezidents Valdis Zatlers televīzijā paziņoja, ka rosina atlaist Saeimu, toreizēja vienotības, bet būtībā jau jaunā laika Pilsoniskās savienības un citas politikas cilvēki ir bijuši kā ar augstu ūdeni aplieti. Bet redz, kā dzīvē sanāk, ja ir politiskais rūdījums, tad jau arī no cirvi var putru izvārīt. Kas to lai zina, kāda tagad būtu vienotība, ja ne Zatlers toreiz kā katalizators? Vienotība tagad ir nopietnākais spēlētājs tā saucamo latvisko partiju galā. Nopietnas, bet vai vienots, bez iekšējas spriedzes? Es nedomāju, ka viņi varētu sašķelties tuvākā laikā. Tā reālā bīstamība ir pirmkārt, no kā cieši lielos vilcienos visas partijas, varbūt izņemot Saskaņas centri, kadru trūkums, kur mēs redzam, ka īstenībā tur ir jauni cilvēki, bet lielos vilcienos tas tomēr turās uz Dombrovski, vai ne? Un Dombrovska reputācija kā krīzes pārvarētāji. Viņi visi ir subordinēti tam pašam jaunajam laikam, kurš to bija iecerējis, kurš to projektu vadīja. Ja? Jaunā laika politiķi arī ir tie, kuri ir guvuši šo virsroku, ja? Visus šos savus potenciālos konkurentus iznīcinājuši. Tātad iestājies miera zem olīvām. Politikas vērotāji tā arī viss nesaka, taču uzsver, ka tagad vibrācijas partijā rāda ne tik daudz politisko zvaigžņu partijas personību iekšējā enerģija, cik rutinēts partijas ikdienas dzīves peripetijas. Lai gan, kas līmēts, tas tomēr ir līmēts. Dažos gadījumos, kad iespējams partijai vajadzētu būt konsolidētai un nevis tur lamāt savus partijas biedrus par to, kāda viņi ir zagļi un bandīti un tā tālāk, šī te bijusī lietussarga grupa nelīdz galam spēja izturēt to spiedienu, kas nāk no mēdījiem, un tas spiediens ir pietiekoši liels. Un vēl jau var pieminēt arī kaislībiņas ar Ingu un Rībanu un Ilzi Viņķeli par dzimumtiesības grāmatiņu. Un galu galā arī noplūdusī partijas iekšējā sarakste, kas mēģināja šobrīd Solvīts Āboltiņas līderes pozīcijas, vienotību vienotībā neveicina. Ir jāskatās uz to, ka vai tur ir cilvēki, kas to partiju bez Solvīts Āboltiņas un Dzintara Zaķa būtu spējīgi saturēt kopā, nodrošinot to pragmatisko kopējo kursu, kurš to partiju kaut kur ved, vai ne? Viņiem būtu jārisina jautājums, ko darīt ar zatleriešiem, tā sauktajiem tur pārpalikušajiem un tā tālāk ar olšteiniešiem, tā sauktajiem tur pārpalikušajiem. Ja? Viņiem būtu jārisina jautājums, ko darīt ar Rīgas domu un Rīgas pašvaldību vēlēšanām, un vispār pašvaldību vēlēšanām. Ja? Un nevienā no šiem jautājumiem Solvīts Āboltiņas vadībā vienotībai nav vispār nekāda panākuma. Ja? To jau lems partija, taču ir skaidrs, ka tās līderiem un smadzeņu centram, pie kura bez jau pieminētiem Āboltiņas un Zaķa eksperti pieskaita arī Ārti Kamparu, pašlaik jārisina daudzas organizatoriskas problēmas. Izskatās, ka, lai arī cik liela partija, kadra problēmas pastāv nopietnas. Nav jau neko garš tas rezervistu soliņš. Viņiem, es teiktu, pat ir izcili īsts rezervistu soliņš šobrīd palicis, jo tie jaunie resursi ir... vismaz vai viņi netiek izcelti, vai viņi nav pārliecinoši, grūti pat pateikt. Patiesībā tāda rīvēšanās ap to, kas varētu būt, Rīgas mēra kandidāts nākamajās pašvaldību vēlēšanās par to, ka lielākajai partijai, valdošai partijai Latvijā viņi nevar, nakts vidū pamostoties nosaukt savu Rīgas mēra kandidātu. Patiesībā tā ir tāda nabadzības apliecība. Un te ir jāpiekrīt. Jā, skaidrs, ka pašvaldību vēlēšanas nav mēra kandidātu sacensība. Taču vēlētājiem tomēr ir ļoti svarīgi, kuru tad tā vai cita partija bīda šajā amatā. Un vienotībai te ir grūtības. Ja reiz pat žurnālists Jānis Dombūrs kuluāros uzrunāts, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas viņš gan to pārvērts par joku, pievarsot par to 100 000 latu, tādējādi iebeslot ar pirkstu acī jaunajam laikam par vēsturisko repšas finansiālo apetīti. Pēteris Viņķēlis, Tāls Linkaits, Ins Dālderis, arī Olavs Pūks. Tie ir kandidāti, kas nopietni vērtēti partijā kā Ušakovs Anceņš, taču reālāk ir jau pat presē pieminētā Sarmīta Sēlērts bīdīšana uz šo krēslu. Bet būsim godīgi, izreģi viņai nav daudz, un tas partijai var būt slikti. Protams, partijas prestižam ļoti daudz nozīmētu arī daudz maz pieklājīgi nostartēt nākamgad Rīgā pašvaldības vēlēšanās. Jo ir pavisam skaidrs, ka šobrīd Saskaņas centrs, ja jūs palasat to visu Saskaņas centra bezmaksas presi, tad jūs redzat, ka viņi īstenībā kā savu galveno ienaidnieku šobrīd ir izvēlējušies nevis Nacionāla apvienība, kas it kā būtu saprotamāk, ja, bet kā reiz tieši vienotība, un viņiem ir jāparāda, ka viņi ir spējīgi turēt sitienu.
Tomēr nav tā, ka vienotība neizprast savas kadra problēmas. Zinoši ļaudis saka, ka Sovietu āboltiņi reāli saprot, ka viņas amats nav mūžīgs un domā par jauno politiķu gatavošanu. Pavērojiet, šobrīd daudzos pasākumos viņai līdzās stāv gados jaunais Saeimas deputāts Eduards Smiltēns, kas pēc gadiem 2 varētu būt jau nopietna alternatīva. Vēl būtu vērts tuvākajos gados pasakot Andra Grafa politiskajai karjerai. Tā kā vienotība vismaz teorijā par maiņu domā. Jo arī Dombrovska resursi reiz var beigties. Ne jau velti šad un tad skan runas par viņa nākotnes iespējām Eiropas līmenī. Eksperti domā, ka viņš būtu reāls Eirokomisāra kandidāts nākamajā sasaukumā, un tāpēc arī tagad ir ļoti mērens savos izteikumos, jo iespējams viņam būs vajadzīgs arī citu partiju atbalsts. Ja nekas nemainīsies, uz vēlēšanām vienalga būs, vienotības lokomotīva. Ja? Tā kā Dombrovskis varbūt ir visu izvēlējies, to stratēģiju cinisku, vienkārši, bet pareizu. Ja? Tā. Tad kāda varētu būt šīs pašlaik svarīgākās un nopietnākās partijas nākotne? Ir jau viedokļi, ka tā pašlaik iet pa Latvijas ceļu un Tautas partijas iemīto taku. Kopīgais, es domāju, ir tas psiholoģiskais klimats, kurš nostiprinās vai parādās partijās, kuras ir ilgi pie varas. Cilvēki sāk domāt, ka viņi ir pie varas, tāpēc, ka viņi ir tik diženi, vareni, gudri un profesionāli. Un ka tas viņiem tā kā pienākās.